Nu ko, tā kā mēs pārdevām aprīliju, tagad ir jāmeklē kaut kas cits vietā, jo Kristers grib A1 kategoriju kārtot 125-niekam. Aizmauksim, paskatīsimies vienu mocītu par 400 eiro. Rekurs sludinājums. Jau noskrāpēja. Nu, kā mums ir izdevies atbraukt atpakaļ. Paldies Jurim par busu. Nokaulējām cenu no 500 eiro uz 400 eiro. Un tagad mēģināsim darbināt klāt. Tātad, kā mēs izzinām, ir vajadzīgs trīs lietas, lai pielaistu moci. Pirmā ir dzirkstēls, otrā ir degviela, ko mēs tagad skatīsimies, un trešā ir gaiss, kas atrodas šeit. Te ir vaļā caurulīte, kas nāk no oriģinālā izpūtēja. Kā sacīts, jāsaka, reģenerācija kaut kāda. Kroči atgāzes iet vienkārši pa šito trubiņu iekšā un uz gaisa kasti. Tātad, tā kā te nekā nav virsū, varētu būt, ka viņš ir pilns ar ūdeni un kroči tur viss sūdi ir pilns un tā un tā un tā. Es nezinu, cik filtriņš šitais labi kaut ko tur filtrē, vai es pat nezinu, kas tas ir, ja godīgi. Nu, kroči redzēsim, kas tur bija. Jā, kas tur būs. Tagad skatīsimies degvielu. Jā, šitais izpūtais kaut kur redzēt, tas ir AliExpress izpildījums. Ai, tāds pats kā man. Skanēs, nevarēs atpazīt, kurš brauc es vai arī Kristers. Nē, skatīsies, kuram skaļāks. Arī AliExpress izpildījums. Ej, tu nost. Nu, ko ir nākamā diena? Ņemamies, protams, ar jauniegūto motociklu. Reku viņš ir. Esam noņēmuši bāku. Pārbaudījām gaisu, sveci. Svece ir. Gaiss arī ir. Degvielu spļāvi inžektors. Viss kārtībā. Bet jā. Izdomājām tomēr noņemt motoru, izlējām antifrīzu. Jā. Un tūlīt būs tā galvenā daļa, kad ņemsim nost galvu, cilindru. Un skatīsimies, kas būs pa vainu. Sveiki, man skatītāji. Sen nav redzēt. Man noskrāpēts deguns, ja? Es nezinu, kur, bet noskrāpēja. Šitas arī parādījās Rīgā. Šodien 29. jūnijas. Baigi karsts. Jā. Nopirku sietiņu savu. Ķiverē aizmugurē. Nu, lūk. Daudz ūdeni lietojāt. Jaunumi. Jūs jau zināt, kā ir ar to laiku. Kā viens teica, jā, dzīvo dzīvoklī, tad nejūt to laiku, ka viņš tur tā, kad skrien vai neskrien, vai kas tur bija. Īsti neatceros. Tāpēc mēs paņēmām, nu labi, ne mēs, Andrijs paņēma vienu projektu vēl vienu, jo atbrīvojās vieta garažā. Tagad mums ir, tas neskaitās, tas arī ne, vai šitās brīnums. Baigi ilgi reklāmā pārdevās, cena pēdējā bija no sākuma laikam 1000 eiro gandrīz, pēc tam bija pēdējā cena 700 eiro, un tad mēs pa pēdējo cenu 400 eiro viņi arī paņēmām. Tas ir JZB. JZF. JZF. 125. Reku bāka, plasmas nav. Un kāds ir tāds ir? Beigts motors. Te ir vienkārši kapitāls kaput. Un kas tur beigts? Andrijs jau ir ar saviem pirksteļiem ielīdz iekšā. Es nodarbojos ar traktori. Te būs tāda plāksne. Tāda čiks. Un tad te būs tādas diagonālas, reku viņas ir šitādas te čiks. Karoči viss pielāgojams, nav nekas tāds, kad hop, uzliec un ir, jā. Viņš bija ķūnēts jau, acīm redzot. Redzi, detaļas no virzuļa, atvieglotais variants, jā. Nu, lūk. Nezinu, vai pats slīpēja, vai tā gribēja, vai sanāca. Karoči, un virzulis beigts. Līdz ar to arī cilindrs beigts. Tur kaut kas ir redzams, nav redzams. Pa cik šīs detaļas trūkst, jājauc ārā, ir jāskatās, kas ir tur iekšā. Vēdarā lācītim, jo viņa ir kaut kur tur, jo laukā viņa neizliec. Cilindra galva
Nu, cerams, ka vēl dzīva. Noņems tos vārstus nost, paskatīsies, kas tur darās, jā. Vai nav locīti netīšām vai vēl kaut kas. Diemžēl ir arī sliktā ziņas. Kāds mūsu JZB dzinējā līdis iekšā. Jā, var redzēt, jā. Kāds ir jau līdz metkas. Jā, ar zīmulu līdz iekšā. Zinies, kāds ir līdz iekšā viņā. Nu, redzēsim, cik tālu. Galīgi mūs neinteresē. Daudz laika, bļāns. Jāpaņem vēl viens suls, kurš vēl mētāsies te. Nes tik ilgu laiku, kamēr dabūsim detaļas. Redzēsim, kas tur iekšā, kas ir ārā, kas vēl kaut kas. Iziesim tehnisko apskati. Tā doma ir. Nu, un tad redzēsim, kā brauc JZF. Nu, lūk, kaut kā tā. Vēl no visām ziņām, jā, tur tā. Žoks stāv uz vietas, viss kārtībā, nekustās. Dēļu nokrāsot, viena daļa. Šajās brīvdienās arī uztupēsim. Veranda arī tur pie manīs gandrīz gatavu. Nu, lūk. Un, nu, kā jau dzirdējāt, uz tās Liepājas trāsas, tur tās avārijas vēl kaut kas. Pat cik sanāk bieži braukāt, bļēns, es jums teikšu tā, ka ir super daudz tie skrējēji, kas skrien purnā. Ir super daudz tie, kas vienkārši braucot šitā te laukā. No no piebraucamajiem ceļiem kaut kādiem, jā, no šķērsiem ceļiem, jā, tur. Lūk, neskatās, jā, ka tur apdzēna vai vēl kaut kas, jā, tur nepaskatās uz vienu otru pusi. Būsim uzmanīgi, veči, būsim uzmanīgi. Nu, labi, meitenes arī esat uzmanīgas. Un ja tur kāds pie stūras brauc, jā, tad iedo pļauku, lai viņš nebrauc tik ātri. Ja, nu, nesanāk tā skriešana. Ir 100 reizes pārbaudīts, cik es esmu braukājis. Nu, līdz Liepājai kaut kāds 2,5 stundas, 2,40. Nu, līdz Durbei, kur tieši mēs atrodamies, jā. Tas ir normāli braucot, 90, bišķi pār 90, 96 kaut kādi, jā. Ja tu brauc, jā, normāli, tad iebrauc vēl Circle K, padzer kafiju, aiziet uz poda. Nu, tā arī sanāk, nu, nav kur steigties. 3 minūtes dzīvē neko īsti nemainīs. Pagaidām viss labi. Viss labi, pagaidām.